again. Yeah, poor guy. Oh! Panorāma. Tas ir stāsts par mīlestību. Pateicoties panorāmiskam skropštu apjomam, manas acis izskatās lielākas. Šis skatiens maina visu. Ļauj man justies spēcīgai, pārliecinātai, lepnai. Es esmu tā vērta. Panorāma no L'Oréal Paris. Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji un sporta deju draugi. Noslēdzošā trešā diena populāriem prestižajam startautiskiem sportiem festivālam Baltic Grand Prix, kas norisinās jau 42. reizi, un ko rīko deju centrs Spektrs un Aigars Svars ar savu organizatoru komandu. Sākās piekdiena ar Baltijas jūras kausu un pasaules reitingu turnīriem dažām vecuma grupām. Vakar bija galvenais notikums Eiropas čempionāts jauniešiem standartējās un pasaules reitings pieaugušajiem un jauniešiem Latviņamerikas. Un šodien noslēdzošā diena pieaugušie un jaunieši sacentīsies standartējās un junior 2. Arī 14-15 gadus vecie dejotāji ir iekļuvuši vakara programmā. Viņiem otrā kārta, ceturtdaļfināls. Sākās ceturtdaļfināls ar pirmā kājiena sambu. Arī šodien ar kopā ar jums būšu es, Ivars Bācis. Skatāmies un priecājamies par dejotāju sniegumu. Un Latvijas čempionāta finālisti Aleksejs Šerbakovs un Ladislavs Grigaļčuka numur 56. Dejo ar labām izredzēm uz pusfinālu. Viens no dažiem ukraiņu pāriem Daniils Droņuks un Viktorija Melnika 73. Azota sus tambores, pum, tacata. A toda la competencia ya le da mini patá. No importa cómo se ponga, eso suena como una conga. Un ziemeļu kaimiņi Johans Martens Rahul un Viktorija Makāra un numur 74. Tie vēl junior 1 grupas dejotāji, kas izmēģina spēkus vienā vecākā grupā junioros 2. Junior 1 ir 12-13 gadus veci dejotāji un junior 2, kā mēs zinām, 14-15 gadīgie. Un tagad otrais gājiens. Jā, divos gājienos sadalīs šis 24-nieks. Čehu pāris Dāvids Babels un Viktorija Babelova. Viņi bija pieteikušies arī jauniešiem standartējās, bet palika pie savas vecuma grupas Latviņamerikas. Ļoti spēcīgs pāris. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Šobrīd esam lietuviešu darbībā ar 80. numuru. Neliels pārsteigums otrā gājiena dalībniekiem. Atkal gaisa pilnā spožumā. Arī 68. bija lietuvieši. Daudz mūsu dienvidu kaimiņu tieši šajā junior 2 grupā. Nu, ne gluži puse, bet trešdaļa noteikti ir ar Lietuvas pāriem junior 2 pasaules reitingu turnīrā. Samba ir nodejot un turpinājumā redzēsim ča-ča-ča. Tā kā notiek cīņa par iekļūšanu pusfināla 12-niekā. Vakar mēs neredzējām junior 2 grupu, jo tad bija arī jauniešiem Eiropas čempionāts standartējās. 3 grupas redzējām, un šajā vakarā junioriem 2 arī ir iespēja parādīties TV ekrānos.
Pagājušā gadā lietuvieši ar 2 pāriem bija pusfinālā, 5 dienvidu kaimiņu pāri bija. 2 bija finālā, 5 bija pusfinālā. Bet vakar Lietuvai nācās samierināties ar palikšanu ārpus. Ne tikai finālu, bet arī pusfinālu. Šodien dienvidu kaimiņiem veiksies jau daudz labāk. Krivais ar Akopjanu. Ar 74. labu sniegumu rāda. Un 83. ir mūsējiem. Lai varbūt Timiņš kā dienvidu zemi liecina. Marts Arikāns un Vanesa Macāne valsts čempionāta finālisti. Rāda ļoti pārliecinošu sniegumu. Nešaubīgi cērtējot arī 12. Un tas ir Šostaks ar Zukauskaiti. Lietuvas pāris. Zukauskaita Lietuvā arī pazīstams uzvārds dejošanā, kamēr Šostaks ir vairāk zināms Latvijā hokejā pirms gadiem 35. Nu, tagad arī otrā gājiena ča-ča-ča. Redzam ekrānos Lietuvas pāri Julijus Gudelaiti un Dominiku Jofi dejoja pirms 2 mēnešiem Riga Open sacensībās. Lietuvā viņi nav starp vadošiem pāriem, bet uz gada beigām ir pielikuši savā sniegumā. Viens no spēcīgākiem Latvijas pāriem Romāns Bogdanovs, Patricija Paula Vindele. Spēcīgi abās programmās. Viņi, Bogdanovs ar Vindeli, pagājušā gadā iekļuva finālā, tad, kad viņi tikai 1. gadu startēja junior 2 grupā. Nu, šogad arī valsts čempionātā vairākus medaļas izcīnīja un izjūkot čempionu pārim. Romāns ar Patriciju Paulu nopelnīja tiesības startēt arī pasaules čempionātā. Individuālajās programmās, abās 2, latiņamerikas un standardējās. Jo pasaules čempionātā junior 2 pārstāv pirmie 2 pāri. Tagad pēc uzvarētāja pāri izjūkšanas 2. un 3. vieta pārstāvēja Latvijas pasaules čempionātā 14-15 gadīgajiem. Bet tagad jau rumba. Arī mazais Lietuvas pāris. Truth is you can't make up your mind. Is it easier to lie to me? Is it easier to lie to me? You always say yes when you know. You don't have to stay if you're gonna go. Is it easier to lie to me? Lie to me.
didn't mean a thing. Then how come it took so long to tell me? I wish I could know why you feel the need to run and hide. Jā, tālā redzamie Ārikāns un Mācātins mēneši Salaspilī bija 12. pusfinālā. Pēc tam arī nedēļu vēlāk Lietuvā pasaules reitingu turnīrā sasniedz finālu. Nu, šeit arī viņiem vajadzētu būt labāko 12. Tagad tūdaļ arī otrais gājiens. You be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious tonight it's gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight it's gonna be the loneliest. There's few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left here. The only thing I don't know is that I wanna Bogdanovs Vindele ar šādu sniegumu jau spēr soli pretī jauniešu grupai. Nākošā gadā viņiem būs jau jāstartē. Janvāra mēnesī būs Latvijas čempionāts pirmais, janvāra otrajā pusē Rēzeknē, Daudzciņā, jeb 10. Tad februārī atkal Kuldīga, tāpat kā šogad, tikai šoreiz jau ar latiņamiksējām. Un Valmiera vēlreiz martā uzņems čempionātu un šoreiz standartēju. Tagad Pasadoble pirmais gājiens, jau 4. priekšpēdējā deja šajā ceturtdaļu finālā. Lietuvas top 20 pāris ceturtdaļu finālis bija Šostaks ar Zukauskaiti. Ar pagaru augu pāri mūsu dienas kaimiņiem. Vēl arī Lietuvas pāris Žiļinskas ar Miskinīti ekrānos. Nedaudz viņiem pietrūk līdz pusfinālam martā valsts čempionātā. Jā, nu junioru 2 grupu. Jā, tiesā arī Dānijas tiesnesis, kurš ir itālis, kurš arī savulaik izcīnīja medaļas pieaugušo pasaules čempionātā latēmisdējās Martino Zanebelato, arī Boriso Dikādze, Džefrijs Van Merkeks, Neringu un Tulien no Lietuvas, Pāvils Kurgans, Andrejs Piskarjos no Ukrainas, Čeks Mārtiņš Ocis, Cilsis Kuperes no Spānijas, Eduards Korotins no Igaunijas un 2 Latvijas tiesneši, Kaspars Bērzums un Ojārs Bācis. Otrā gājiena Pasadoble. Kamarauskas ar Žaiti no Lietuvas.
Kristians Albiņš ar Nikolu Beluso. Ar iepriekšo partneri Albiņš šogad izcīnīja zeltu junior 1 grupā valsts čempionātā. Tāpat kā Salaspilī, arī šeit Baltija Grand Prix Albiņš ar Beluso pārstāv, bet startē junior 2 grupā. Viņi nav vienīgie junior 1 vecuma dejotāji. Šeit ir junioriem 2. Nu jau beidzamā deja Džaivis. Pirmam gājienam tas ir noslēgums ceturtajā finālā. Gustavs Grabovskis, Ariana Marija Boiko, numur 70. Latvija. Ščerbakovs Grigaičuka. Vakar bija pārliecinoši finālā viņi. Un valsts čempionāta finālistus Ščerbakovu Grigaičuku noteikti redzēsim arī nākamajā kārtā. Jā, savulaik arī vairākas godalgotas vietas viņiem bija junior 1 grupā valsts čempionātā un tagad pārgājuši uz junior 2. Tāpēc arī nākamgad jau atkal varēs cīnīties par iekļūšanu godalgoto trīniekā. Un noslēdz ar otrā gājiena Džaivu. Pasaules reitinga turnīra 4. fināls junioriem Latvijā miksdējās. Lietuvas čempionātā. Atcerēsimies, vakar jauniešos arī Lietuvas čempionāta ceturtfinālisti iekļuva finālā, tā kā jau 9 mēneši pagājuši kopš Lietuvas čempionāta martā. Vēl viens garš pāris, bet ne šoreiz no Lietuvas, bet no mūsu ziemeļu kaimiņu zemes Igaunijas. Arsenijs Koresceļovs un Rada Artēmija Lavrika, kuri dejoja arī Salaspilī novembra vidū. Iekļūstot 2. kārtā. To pašu viņi paveikuši arī šeit, Baltija Grand Prix. Nu jā, dejotājiem vecāki ir gara augumi, tā kā šim igauņu puisim, kur mamma ir 1,78 m bez papēžiem, tad jau arī dēls ir viens no garākajiem savā vecuma grupā, nešaubīgi. Ceturtfināls noslēdzies junior 2 grupai un gaidīsim pusfinālu jauniešiem pasaules reitinga turnīrā. Bet standardējās jauniešiem un pieaugušiem standardējas junior 2 vienīgie sacenšas Latīņa miksdējās. Tā kā daži no vakardienas Eiropas čempionāta dalībniekiem piedalās arī šodien. Daži no viņiem redzēsim. Tiesa, neviens no fināla nav. Bija sākumā reģistrējušies arī lietuvieši.
vakardienas 5. vietas ieguvēja Kristupas Mlīnskas Liepa Rudničkaite, bet tomēr laikam vakardien prasīja daudz spēks un iekļūšana finālā, un ar šodien nolēma nedaudz atpūsties. Lai kā viņi būtu galvenais favorīti pāri šodien, bet atbrīvojas vieta arī citiem. Un sākumā pirmā gājiena lēnajā valstī redzam Ukrainas pāri. Valentīns Novikovs, Anastasija Bobrinova. Iepriekš dejoja šeit Baltika Grand Prix, uzvarot C klasē. Tagad jau pasaules reitingu turnīrā. Un spēcīgs Latvijas pāris. Valsts vicečempioni Ivans Ignatenko un partnere Estere Anna Siliniece. Take some time and stay with me. Keep me in the strength of your arms. Keep me safe, take me time. Lift me up. Vēl viena zaļā kleita no Latvijas, un tā ir Dana Ļebeļģeva, kas dejo Kristiānu Kalvānu. Vakar viņiem labs panākums Latiņam XDS. Godalgotās vietas iegūšana, bet pāris arī ir šajā sezonā labus rezultātus uzrādījuši un reizēm pat ļoti labus rezultātus standartējās. Tā kā arī viņiem labas izredzes būt sešniekā, nestoties uz to, ka konkurence ir spēcīga. Jā, pagājušā gada godalgotās vietas ieguvēja, otrās vietas ieguvēja Makāraus ar Peiku, kas ir vēl junior 2. Tie, kas skatījās vakar, redzēja viņas finālā jauniešos Latvijas dejās, un spēcīgais igauņu pāris arī šodien dejo pie jauniešiem. Tad jau viņus arī redzēsim. Lūk, Latvijas pāris numurs 17, viņiem panākums Bogdanam Bakuļevam un Alīnai Kuzņicovai iekļūšana šajā te pusfinālā. Atpazīst numur 44, Mikse Visnovičs un Zala Hautmana. Vakar Slovenijas pāris sasniedz 4. finālu, un vakar tiešām arī redzējām šo Slovēņu pāri. Slovēnijas vicečempioni un Slovenijas čempioni nevarēja startēt Klemens ar Katonu, toties šobrīd redzētie Visnovičs ar Hautmana aizstāvēja Slovenijas godu V24-niekā. Un Latvijas dejotāji Rudolfs Dreiblatkens ar Daniju Kallitu arī viņi pretendē uz finālu. Jā, viņiem nav tāda panākuma kā citiem Latvijas pāriem, bet Dreiblatkens ar Kallitu šajā sezonā arī ir progresējuši un atsevišķos turnīros tiešām uzrādījuši ļoti labu sniegumu un arī attiecīgi sasnieguši labu rezultātu. Un jau Vīnes valstis pusfināla vidus. Šodien DJs Uģis Putniņš, vakar pa dienu bija slavenais DJs Maksi no Igaunijas un vakardaļā Mirāžas džez orķestris. Visas 3 dienas brīnišķīga mūzika skatītājiem klātienē un arī pie TV ekrāniem, vai pie datoriem, vai telefonos. Patīkam klausīties un vērot. Baby, you got me like I love when I fall apart.
Labvakar, skatītājs. Sekot Eiropas čempionātam, atceros 12. numuru, jā, ar tādu numuru dejoja. Nu jau Eiropas čempioni Hernandes ar Ulčinaiti, bet šodien jauniešos 12. numurs ir Lietuvas pārim Adrianam Donski un Ugnei Matukkevičūtei. Don't stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. Astoņdaļfinālā viņi bija Stuttgartē German Open šogad augustā. Just to get close to you, it burns something, baby. I will run for miles just to get a taste. It must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me like a loop, but it does me so good. Lūk, 39. ir iepriekš pieminētiem igauņiem Makārovam un Peikai. Nekad arī pagājušā gadā viņš jau bija tik liela auguma, startējot pie Junior 2. Ļoti tāds saskanīgs, vizuāli ļoti pievilcīgs pāris. Protams, arī dejo lieliski pasaules čempionāta. Pusfinālists Latvijas Amerikas dejās Junior 2 grupā un finālisti standartdeju programmā 14-15 gadus vecā dejotāju grupā. Nu, protams, viņiem ir labas izredzes būt finālā šeit arī pie 16-18 gadīgiem jauniešu konkurencē. Nevienu reizi vien viņi šeit šobrīd laukumā esošos konkurentus ir apdejojuši. I get tired and upset, and I'm trying to care a little. Novikovs Bobrinova no Ukrainas. Jā, nu, viņiem labs sasniegums German Open Stuttgartē. Nedaudz aiz 4. finālu, 30. 28. There's no doubt, there's always something to cry about. Ukrainas U21 čempioni. They don't think what they say before they open their mouth. You gotta pick up your troubles in your own. Protams, mēģē uz finālu. Carry them beneath the sea. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Pick up your troubles in your own. Reimlatens ar iepriekšējo partneri pagājušajā gadā palikais pusfināla robežas 15. Viņš dejo ar Karolīnu Valdmani, tagad jau ar Daniju Kalitu. Un ir jau pusfinālā. Un lietuvieši. Nu, pagājušā gadā bija ļoti spēcīgs fināls. Pirmās 4 vietas aizņemot Latvijas pāriem, bet Latvijas pāri pagājušā gada valsts čempionāta finālisti daudz dejoja ļoti augsts līmenis jauniešos. To arī pierādīja šī gada pasaules čempionāts, kā abi Latvijas pārstāvi valsts čempionāta 2. un 5. pāris Ignatenko Siliniets un Zeiza Grāvere. Abi divi bija pusfinālā pasaules čempionātā. Nu, vakar Kokins Dimante, valsts čempionāta bronzas medaļnieki, iegūst 19. vietu, iekļūstot 4. finālā, bet Krieviņš Šaumau jaunais duets, kas izveidojas gadu 2. pusē, kļuva pa vici čempioniem. Jā, visi pārdejo vienā gājienā. Laika arī pietiktos, varēja arī startēt 2 gājienos, lai vairāk redzētu. Ignatenko Silniets uzsāk svikstepu, pārējie jau dejo virpuļu apkārt. Izpildu lecienas, skrējienus, tas rāks arī svikstepā. Nedrīkst aizmirst arī pa klasiskajām figūrām. Logstep, labo griezienu.
Latvijas vicečempioni, tagad Slovenijas vicečempioni. Bogdanam ar Aliju var izbaudīt beidzamās mirkļus šajā lieliskajā pusfinālā. Arī bišķīti uzsmaidīja vienu brīdi šis pāris viņa apzinās, jā. Šī pusfināla sasniegšana ir ļoti daudz. Te jau Eiropas un pasaules čempionāta dalībnieki, ceturtdaļfināls, pusfinālis. Tiem labāks iespējas būt fināla sešiniekā. Bet 6 labākos pāris redzēsim nedaudz vēlāk pasaules reitingā jauniešiem. Un tagad pusfināls arī pieaugušo grupā. Un priecēju, kā šī no vakardienas redzēsim ne tikai finālu, bet arī pusfinālu. Un šī te grupa arī ar ļoti spēcīgiem pāriem. Ļoti spēcīgi pāri pieteikušies. Un varētu teikt, ka šajā te grupā redzēsim šo te visu 3 dienu augstvērtīgāko sniegumu. Jauns duets no Lietuvas, kuri ar iepriekšējiem partneriem bija pasaulē tiešais fināla robežas un Eiropā standardējās. Tik augstvērtīgi pāri šeit vēl šajās dienās nebija deja laukumā. Kaut gan arī daudzi labi pāri nenoliedzam dejojam. Un redzam pāri, ko redzējām arī vakar. Čehi. Vispusīgi daudzcīnieki Martins Frīds un Sarka Kosmakova. Vakardien viņi sasniedz finālu Latviņamerikas dejās. Ļoti labs sniegums arī standardēja programmā Čehiem, bet grūti būs viņiem vēlreiz būt finālā 2. dienu pēc kārtas. Vakar pusfinālā Eiropas čempionātā jauniešiem redzētais pāris no Čehijas. Vēl viens čehu pāris šajā pusfinālā Vojteks Smoluch un Zuzana Hruba, 91. numurs. Un Ukraina pārstāvēt arī šeit 83. Mihailo Biņevskijs un Dajana Bondara. Šobrīd ir lēnā valša izskaņā. Nu, spēcīgs Ukrainas pārs, nenoliedzami. Šogad viņi iegūt 4. vietu valsts čempionātā, bet 2023. gadā bija bronzas medaļnieki. Un labs veikums viņiem pirms 6 gadiem. Kad gan Eiropas čempionātā, gan pasaules čempionātā jauniešiem Ukraiņi iekļuva ceturtdaļfinālā. Un tagad tango. 2. deja. Arī pieaugušiem tāds kā fināla izmēģinājums viss vienā gājienā. Dāvids Joduls un Audrija Habel no Francijas. Šo pāri arī atceramies no vakardienas. Bija ceturtdaļfinālā, pavisam maz viņiem pietrūka līdz pusfinālam. 14 bija Francijas jauniešu pāris vakar. Arī baltā kleitā 73. numuru. Vācijas pāris Jans Gerlings un Hanna Kalpakidis. Grieķisku uzvārdu arī viņus redzējām vakar ceturtdaļfinālā Eiropas čempionātā jauniešiem. Un
Pērna Salaspilī par pasaules U21 čempioniem kļuvušie Igaunijas pāris numur 70. Šobrīd bija ekrānos, jā, ir vērts pavērot. Aleksejs Bisonovs, Sāra Sofija Parjabina, jaunākā no māsām. Un šobrīd Igaunijas otrs labākais pāris. Nu, noteikti vajadzēs viņiem dejot finālā šādu sniegumu, bet, nu, divi favorīti pāri. Viens no tiem ir ar numuru 93 un otrs ar 77. numuru. 77. numurs ir ar melnā kleitā. Laks, pagājušā gada uzvarētāji, gan jau mūsu operatori parādīs, un galvenie favorīti no Lietuvas ar 93. numuru. Gribētos viņus redzēt arī pusfinālā, ne tikai finālā. Un skatītāji arī gribētu redzēt lielisku sniegumu no diviem spēcīgākiem pāriem šajā konkurencē. Un šobrīd iepazīstina ar valstīm, ar pāriem, kas ir šajā pusfinālā iekļuvuši pasaules reitingu turnīrā. Priecē, ka arī Baltika Grand Prix tur savu latiņu. Āla šeit ir dejoši augsta līmeņa pāri. Arī pasaules čempionāta finālisti, pusfinālisti. Un ceturtfinālisti un arī pusfinālisti. Lūk, arī redzam Lietuvas pāri. Šobrīd ekrānos Mārijus Ilciukas un Domīlie Semiskevičute. Divi lietuvieši, kas sāk dejot kopā pavisam nesen. Mārijus pārstāvēja Rumāniju, bija pusfinālā. Un Domīle ar Kalašņikovu pārstāvēja Lietuvu, bija Lietuvas otrais pāris un tiešais fināla robežas. Bet tagad jau trešais kopīgais viņu turnīrs. Viņus redzējām arī Salaspilī pirms mēneša, kur viņi izcīnīja otro vietu, jo uzvarēja Dānijas čempioni, pasaules un Eiropas čempionāta finālisti Dmitrijs Kolobovs un Signe Busk. Vērojam Ilciukas un Semiskevičute meistarībā. Touch me gently like a summer evening breeze. Take your time, make it slow. Andante, and just let the feeling grow. Un otrs Lietuvas puisis, kas pārstāv Vāciju. Savulaik šeit arī dejojas ar panākumiem. Jauniešos junioros Karols Burneikis un Fabiena Šarlota Laks. Abiem pāriem lieliski kāja darbība. Kustības kvalitāte fantastiski. Go slowly with me now. I'm your music and I'm your song. Slay me time and time again and make me strong. Make me sing. Nu, var uzslavēt TV4 un sporta centrs operators, režisors kolosāli ātri uztvēra abus favorītu pāris, varējām redzēt Vīnes valsī, un arī deju draugiem bija prieks šādu augstu kvalitātes sniegumu redzēt. Nu, vēl divas dejas šajā pusfinālā. Un, protams, arī pirms tam Bisonovs Parjabina ļoti augsts līmeņa pāris. Un vēl arī numur 74 spēcīgs lietuviešu dejotāju pāris, kas bija finālā pasaules čempionātā. U21 Pērna Salaspilī Aurīmas Meška un Aina Rutkauskaite. Arī viņi cīnīsies par vietu ne tikai finālā, bet vēlāk par trīnieku. Un lūk, arī redzam spēcīgu Lietuvas pāri lēnajā fokstrotā. Pirms tā mūģis putniņš bija uzlīdz Dante pa godu 3. adventē. No one on earth could feel like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart. I walk into an empty room and suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels and they're playing with my heart. Must be talking to us, be talking to us, must be talking to us, be talking to us, must be talking to us, be talking to us, be talking.
eņģeļi spēlējas ar sirdīm, kā šajā dziesmā dziedāja. Un, protams, arī deju pār lielisku sniegumu. Aizskar mūsu sirdis labā nozīmē. Prieks vērot šādu sniegumu, klausīties mūziku. Un tagad būs ātrais kviksteps jāredzēm. Fokusot beigās arī Čehijas jauniešu čempionāta medaļnieks vakardienas pusfināles Eiropas čempionātā. Moluku un Hrubo. Domāju, ka arī šīs dienas pusfināls viņiem labs panākums. Latvija nav šajā pusfinālā. Pagājušā gadā bija 2 Latvijas pāri finālā. Un Ungāri, kas vakar Ungārijai sarūpē labu panākumu, Georgo Gali un Jasmin Viborka Kondač. Iekļūstot pusfinālā un pat pēc tam desmitniekā bija šis pāris jauniešos. Nestartējot Ungārijas čempioniem, kas bija pasaulē pusfinālā. Cherry Lady, 80. gadu vīrus. Modern Talking. Cherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take part. Cherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart on you. Burneikis ar Laks tiešām saskanīgs pāris un Karolim tik labi iepriekš. Jā, rezultāts bija labi ar iepriekšējo partneri, bet šeit ir ļoti liela saskaņa. Lieliskās noskaņās ar 80. gadu slavenajām melodijām noslēdza šis pusfināls pieaugušajiem. Pietiekam daudz, redzējām arī stipros pārus, tā kā vēlreiz paldies mūsu lieliskajiem operatoriem. Un gaidīsim labāko sešnieku finālā. Jā, Igaunija tur būs, Lietuva būs pārstāvēta, Vācija, un tad skatīsimies, kuras valstis vēl. Bet tagad jau trešā kārta, ja pusfināls, ja junioru 2 grupai. 12 pāri, kas iekļuvuši šajā te kārtā. Iepriekš viņiem bija 2 gājieni ceturtdaļfinālā, bet tagad vienā gājienā norisināsies cīņa par iekļūšanu finālā. Nu, šeit nešaubīgi redzēsim arī daudzus Latvijas pārus. Puse no šī te pusfināla ar Latvijas pāriem. Un arī sākumā redzam 86. valsts čempionāta medaļnieks Roman Bogdana un Patricija Paula Vindela, kurus redzējām arī ceturtdaļfinālā. Arī fināla stabili pretendenti. Makarova, Igauni junioru 1 pāris ir pusfinālā. Un kādam patīk Albiņš ar Vilsovu, telefonā viņu filmē. Danils Droņuks un Viktorija Meļņika no Ukrainas arī ir viņus redzējām iepriekšējā kārtā jau. Nu, vakar viņiem nedaudz pietrūka līdz finālam. Latviņam standartējās, viņi iegūst 7. vietu. Tiešais fināls sešnieki. Mēģinās nedaudz labāk šodien Latviņam redzējās. Jā, tas bija labākais Ukrainas sniegums. Vakar. Nē, tas bija otrs labākais Ukrainas sniegums. Vakar Ukrainas pāris uzvarēja standartējās. Rabičevs ar Parilo.
Bet starp diviem Ukrainas pāriem šajā pusfinālā nav Rabičevas un Parilo. Jo tomēr pāris koncentrējas vairāk uz standardējām. Pāriem pie ča-ča-čā. Kā jau teicu, arī Kānam ar Macānu labas iespējas būt pusfinālā, to viņi arī ir izmantojuši. Bet pāris turpina cīņu, lai pacenstos sasniegt nākamo kārtu. Pārim ir labs iespējas būt arī finālis vidū. Ka arī viens no mazākajiem, tā teikt, maz cīnīts var gāzt lielu vezumu. Čehi, Dāvids Babels un Viktorija Babelova. Mēs redzējām arī ar savu oranžo tērpu izcēlās pārējo vidū. Jā, nu Čehi ir spēcīgi abās programmās, tomēr Latvijas dēļ viņiem ir nedaudz stiprāka puse. Pasaules čempionātā viņi savu valsts pārstāvēja, jau viens no labākiem Čehijas pāriem, viņi ir nenoliedzami ceturtdaļfinālisti, labāko 15. Tur pateic pusfināla robežu, viņi bija standardējās. Un Latvijas dējās augstā 7. vieta. Tagad Čehiem vajadzētu būt vieniem no favorītiem galvenajiem šajā te konkurencē. Šobrīd arī vakar vadītājs ir Ilmārs Ozols. Viņš arī vakar runāja uz vietas. Aviācijas speciālists ir Ilmārs Ozols. Bijušais arī dejotājs ar labiem panākumiem. Šobrīd arī izsities aviācijas jomā ar droniem. Rumba. Savukārt jau Albiņu valsts čempionātā gada sākumā pieminēja, bija pārsteigums viņu redzēt kalnslēpošanas sacensībās. Spēcīgākā puse Latvijas dēļas. Nenoliedzami šim pāriem. 13-gadīgām nav viegli cīnīties ar gadu un 2 gadus vecākiem, bet viņi to lieliski dara. Pusfinālā jau ir. Karīvojas ar Akopjānu, Armēņu izcelsmes meiteni. Roma ir nodejot vēl 2 dēļas, paliek junioriem, lai pacīnītos par iekļūšanu finālā. Pagājušā gadā junioriem 2, bija Latvija 3 pāriem, Lietuva ar 2 un Slovākija ar 1 pāri finālā. Tagad varbūt būs vēl plašāka valsts pārstāvniecība. Pasadoblē. Vēršu cīņa.
Vivo Zvaigzne un Aleksija Pavlova, Latvijas pāris. Arī labāko desmitniekā valsts čempionātā. Bet šajā pusfinālā arī vēl viens Latvijas pāris. Melnā krēklā puisis, ar melnām spalvām meitene, 72. numurs, kas arī cīnīsies par vienu no labākajām vietām. Tas ir Ukraiņu puisis. Ilja Kachovskis ar Debor Čerepānovu. Viens no garākajiem pāriem šajā konkurencē. Lūk, arī redzam viņas pasadobas beigās. Gan jau arī redzēsim Džaivā. Tā ir jaunākā no māsām, arī jauns duets, un labi ir viņi startējuši. Šajā te gada otrajā pusē ar labiem panākumiem. Nešaubamies, ka viņi būs finālā un cīnīsies par godalgotajām vietām. Tad jau arī vairāk par viņiem pastāstīšu, par viņu veikumu šajā te gada otrajā pusē. Diemžēl apslimusi Polina Karimova un ar savu jauno partneri vācieti Julianu Holtzmanu nepiedalās, tie būtu arī favorīti statusā. Viņi uzvarēja pirms mēneša Salaspilī, bet lūk, tā redzamā Debora savu partneri bija godalgoto trīniekā. Ļoti dinamisks sniegums. Viņi arī jauniešos varētu izcīnīt labu vietu vakar. Un Ukraiņi Hnatīvs ar Sibdīlo pašās beigās Džaivām. Jā, Ukraiņi ar diviem pāriem šajā pusfinālā un Lietuva. Neviens Lietuvas pāris netika 12. Lūk, kā beigās sanāca. Tāpatās kā vakar standardējās, labākais Lietuvas pāris bija 14. vietā. Šodien arī nav lietuvieši. Jā, bija pieteikušies divi Lietuvas labākie pāri čempioni un vicečempioni, bet tomēr beigās uz Deikrītas viņi neizgāja. Līdz ar to mūsdienu kaimiņiem plāni klājās junior konkurencē. Toties viņi iegūs augstas vietas pieaugušo grupā. Nu ko, beidzamais? Pusfināls ir noslēdzies un tagad paliek tikai fināli. Un sāksim mēs ar jauniešu grupu. Nu, lūk, redzam finālistus. Latvija būs pārstāvēta un sastādīs pusi no fināla. Nu, lūk, Haralds Baltalksnis, Alise Maščenko, kurus vakar pārraidē pieminēja, ka viņi paliek bieži aiz. Gan pirms mēneša Salaspilī ar 7. vietu pasaules čempionātā U21 Latviņamerikas, gan vakar pasaules reitingu turnīrā Latviņamerikas bija 7. tiešais fināli, bet šoreiz nekas nav patraucējis un nav viņai svītras un ir finālistu vidū. Šobrīd redzam slovēņus. Tā kā vakardienas Eiropas čempionāta dalībnieki ir attaisnojuši uz sevi liktās cerības un sasnieguši finālu. Un arī Ukrainas U21 čempioni ir šajā te finālā, protams. Un arī Latvijas vicečempioni Igatenko Sileniece.
Jā, bija reģistrējušies arī Zēza ar Grāveri, bet vakar un šodien viņus neredzējām uz Deja grīdas. Pagājušā gadā viņi bija finālā. Un pagājušā gadā uzvarēja Krīvičs ar Golubevu. Tagad būtu citi uzvarētāji. Baltija Grand Prix jauniešiem pasaules reitingā standartējās. Fināls sākas. Ukraiņi vispirms. Un viņiem blakus Igauņi. Tarauc balta alksnes ar Alisu Marčenko. Jā, jauno sastāvā parādījās arī gada sākumā, janvārī, Rēzekne 10. čempionātā, kur arī labi nostartēja U21 grupā. Un, jā, šogad valsts čempionātā jauniešiem standarta dejās Baltālksnes Mašenko bija 8. spēcīgā konkurencē. Bet šodien tas viņam jau 2. turnīrs, jo ar panākumu, jeb uzvaru viņam nostartē šodien U21 grupā Baltija Grand Prix ietvaros. Tagad jau tango. Sākumā vērosim Ukraiņus, tad arī mūsu pāri. Tagad Slovēņi. Latvijas vicečempioni, kas arī pasaules čempionāta pusfinālisti. Lielisks panākums. Lūk, un Igaunijas junior 2 čempioni, pasaules junior čempionāta fināla pāris Makārovs ar Peiku. Pagājušā gadā ieguva 2. vietu junior konkurencē, un iespējams šīs pēdējās sacensības. Nu jā, viņi šobrīd jau startēja jauniešos, bet nākamgad jau oficiāli būs jauniešu pāris. Jā, jaunākie junior 2 var startēt pie jauniešiem. Igaunijas vairāk kārtie čempioni un arī pusfinālisti, finālisti gan pērn, gan šogad pasaulē junior 2 konkurencē. Mums bija Prokits ar Karīmovu iepriekš tāds pāris, bet tagad jau jaunos sastāvos. Ivo Buliņš, Smoļina, Viktorija, valsts čempionāta pusfinālisti, 9. 10. dalīta vieta, bet arī viņiem labi rezultāti sezonas 2. pusē. And dark skin man, yeah you do. You're a poison, and I know that it's a
Vakar palika 13. pusfināli, bet standartējas viņiem spēcīgākā programma. You're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. I feel like I'm drowning. You're holding me down and you're killing me slow. I feel like I'm drowning. Yeah, you're so plastic, and that's tragic just for you. I don't know why. Jā, Igaunijas pāris jauniešu konkurencē pirms mēneša Salaspilī. Ļoti spēcīgā konkurencē, kur Eiropas čempionāta medaļnieki ieguva pirmās 2 vietas jauniešiem. Jā, Eiropas čempionāta medaļnieki jauniešiem ieguva pirmās 2 vietas. Tur Makaros Apeik no junior grupas jaunākais pāris bija augstajā 4. vietā. Un 3. bija pasaules čempionāta pusfināla pāris arī latvieši. Bet pirms dažām nedēļām savā valstī Tallinā arī pasaules reitingu turnīrā viņi uzvarēja. Tā kā Martins ar Regīnu izrāda sīvu konkurenci. Gan ukraiņiem, gan arī mūsu vadošajiem pāriem. Lēnais fokstrots. I had a dream and got everything I wanted. Now what you think? And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly. Nobody even knows the circumstance right there. Kinda thought it might be. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Jā, pagājušajā gadā izpaudās Latvijas spēcīgo Latvijas pārdominance. 5 pāri bija finālā un pirmās 4 vietas mūsējiem. 5. bija viens no vadošiem Igaunijas pāriem Aleksejs Sitņikovs un Anastasija Salamatova, kuri vakar ar panākumu nostartēja Eiropas čempionātā, paliekot tieši aiz pusfināla, dalot 13. 15. vietu. Tagad Igaunija arī finālā, bet nevairs 2, bet 4 valstis pārstāvētas šogad. Vakar Latvija dubult uzvara, jo Ričards Andrejs Bolsteins ar Madaru Klišanu svinēja pārliecinošu uzvaru. Kristiāns Kalvāns, Dana Ļebeģeva bija 2. un Ukrainai ar Moraru un Piskarevu 3. vietu. Un tas pats Makarovs Peik, kurš šajā finālā bija 4. Tā kā Makarovs ar Peik ir vienīgais pāris, kas dejo finālā abas dienas pēc kārtas. Labi, šoreiz iztur līdz galam Ignatenko ar Stilinieci.
Baltāls Temaščenko sanāca izlaist Baltika Grand Prix. Šogad negribēja šo lielisko turnīru palaist garām. Now I walk down the street to the rhythm of a beat of a tune in my head, 'cause I'm hot and I'm singing along to my favorite song, 'cause the tune makes it feel so fine, and I'm singing to the beat, moving my feet. Pagājušā gadā Ukrainai bija pusfināls, 10. vietā bija Šestjevņevs ar Fosņikovu, un tagad Novikovs ar Bobrīnovu finālā un cīnās reāli par iespēju kāpt uz godu piedestālu. Un jauniešiem sekos tūdaļ uzreiz arī apbalvošana. Finālu viņi nodejojuši un tagad apbalvošana. Gaidīsim, kādās vietās būs pāri ieradošies. Un tā kā pagājušā gadā, ka visu godalgoto trīnieks bija Latvijas pāriem, tā visticamāk šogad tik sekmīgi nebūs, bet tik un tā. 3 Latvijas pāri finālā šādā spēcīgā konkurencē ir apsveicami. Vēl 2 fināli būs priekšā. Junioriem 2 un arī pieaugušajiem. Tā kā vēl Latviņamerikas dejas un standartdejas mēs redzēsim. Tagad apbalvošana. Labāko sešnieks jauniešiem. Vakardienas 24. vietas ieguva Eiropas čempionātā slovēņu pāris Nikse Visanovič un Zāla Hautman 6. vietā. Bija sīva cīņa, tur arī nedaudz par 4. 5. vietu un Ivo Buliņš, Vigorija Smoļina, valsts čempionāta pusfināla pāris, ieņem 5. vietu. Tagad 4. vieta. Vai Latvijai būs 2 godalgas vai 1? Jā, Ukrainas pāris tiek izsaukt 4. vietā, Latvijai 2 godalgotas vietas. Ukrainas U21 čempioni, kas German Open bija labāko 30-niekā. Šajā spēcīgā konkurencē Baltika Grand Prix 4. vietā. Jā, U21 grupas uzvarētājs šodien Baltāls Temaščenko 3. Vakar 7. Latviņamerikas dejās un šodien jau kāpj uz godu piedestālu ar godalgoto vietu atzīmējušies. No Latvija vai Igaunija cīņa par uzvaru. 2 pāri mums palikuši. Latvijas vicečempioni jauniešiem un pasaules čempionāta 12. vietas ieguvēja šogad Ivans Ignatenko un Estere Anna Siliniece iegūst 2. vietu. Un lūk, junior 2 grupas pāris, jaunākais pāris šajā konkurencē, kuri vakar bija finālā ar 4. vietu, atkārto to pašai šodien ir finālā un nepaliek bez godalgas un nav arī 2. 3. Viņi ir ieguvuši 1. vietu visās 5 dejās un izcīna uzvaru. Šogad, kā jau teicu, pasaules junior čempionātā viņi ieguva 5. vietu, esot finālis vidū, bet uz gadu beigām Makārovs ar Peiku ir vēl pielikuši meistarībā un būs arī noteikti viens no Igaunijas pāriem 1. gadā jauniešu grupā, kas cīnīsies par tiesībām valsts pārstāvēt Eiropas vai pasaules čempionātos un sastādīs sīvu konkurenci mūsējiem. Nu lūk, godalgoto vietu ieguvēji. Jā, nu Igauni tiešām parādīja augstvērtīgu, ļoti augstvērtīgu sniegumu. Būdam vēl juniori abās programmās finālā kā vienīgais pāris. Šodien arī nepārspēja. Tad Latvijas pāri var smaidīt. Viņi ir priecīgi par izcīnīto 2. un 3. vietu. Arī Ukraina nav saskumuši. Bet nu viss iekšā var jau redzēt, varbūt tik plats smaids nav, bet iekšā jau liels lepnums un liels prieks mūsu ziemeļu kaimiņiem. Pirmais fināls šajā vakarā ir noslēdzies. Vēl 2 aizraujoši fināli mums priekšā.
ļausim mazākajiem, jeb jaunākiem šī vakar dalībniekiem vispirms Latvijas sacensties un tad pašu galveno spēcīgākos dejotājus, to saldo ēdienu pašās beigās. Jā, vakar arī bija demonstrējumi, dzīvā mūzika, bet šodien bez demonstrējumiem, bet tik un tā ir, ko redzēja deju draugiem. Arī tiem, kas retāk pasako līdz dejām. Arī gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan arī Zemgalē sako līdzi šim lielam notikumam. Un arī reizē mēģina paskaidrot deju draugiem, daudz lietas ir saprotams, bet tas slavenais teiciens, lai tantei Bauskā viss ir skaidrs, jeb tā mīļāk sakot, lai jaukai ģimenei Bauskā arī ir viss skaidrs, tāpēc reizēm ir arī tāds deju draugiem zināmas lietas jāpastāst, jāizskaidro, lai skatītājs saprot. Standardējām pāriesim pie Latiņa Amerikas dejām. Nu, lūk, Čehijas pāris, mazais cinītis ar lieliem panākumiem šajā sezonā likumsakarīgi ir finālā. Nu, lūk, pāri, ko mēs vērojam džaivā, kurus arī sauc par ļoti spēcīgu pāri. Latvijas pārstāvi Kaharkovskis un Čerepanova ir finālā. Tur ir arī Igaunijas junior viens spēcīgi dejotāji Rahul un Makarova. Makarovu redzējām iepriekš, un Makarova būs vēlreiz. Solovjovs un Kostenko arī. Un vēl viens Latvijas pāris, kā jau to varējām gaidīt, Bogdanovs ar Vindeli, lūk, ir arī finālistu vidū. Un Ukraina, Zahars Knativs un Anastasija Sidilo ir iekļuvuši finālā. Un, protams, fināls sāksies ar sambo. Sākumā Ukraiņi. Juniori divi arī labs panākums būt pie jauniešiem, kāpēc lai tu neiziet junior 1 pie junior 2 grupas? Un interesanti iesācies šis junior 2 grupas fināls. Jauniešos virsrokņēja mūsu ziemeļkaimiņi. Latvijas pāri šeit junior 2 mēģinās revanšēties. Pagājušā gadā arī Debora uzvarēja šeit ar savu iepriekšējo partneri Kalvānu. Tagad jau ar Ukraiņu puiši dejo.
Solita me mantengo, pa' donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Ļoti labs Ukrainas pāris. Viens no labākajiem savā valstī. Que se sueltan el pelo, que la metan sin miedo, que esta canción le cae como anillo al dedo. Pa' mi muchacha, pa' mi muchacha. Vēl viens Ukrainas, bet kas ar Latvijas meitenes pārstāv mūsu valsti. Pusfinālisti Stuttgartē German Open augstā 9. vietā. Salaspilī, kā jau teicu, bija 3. Bet pirms dažām nedēļām Igaunijas galvaspilsētā Tallinā uzvarēja pasaules reitingu turnīrā Ilja ar Deboru. Bet tas, ka Stuttgartē bija pusfinālā 9. vietā, tas arī pāris ļoti augstā līmenī. Tagad turpina rādīt labu sniegumu, labus rezultātus arī ar jauno partneri. Bet pagājušā gada 6. vietas ieguvēja Vindeli un Bogdanovs. Šogad gribētu jau mazliet augstāk pacīnīties par godalgoto vietu. Pastīsimies, kā veiksies 39. pārim mazajam Čehijas. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we live in it there? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Ļoti deisks pāris no Čehijas. Jā, spēcīgs sastāvs arī šeit. Bet pāri jau pamazām briest pasadoblei nopietnas sejas izteiksmes. Mazais čeku pāris pirms neilgu laiku Lietuvā bija trīniekā 3, bet jauniešu konkurencē jau finālisti vidū 6. Bogdanovai Vindelei Salaspilī 11. vieta. Igauni Rahola Makarov, kuri bija trīniekā Tallinā pirms dažām nedēļām.
Jā, nu vakardienas godalgoto vietu ieguvējis Ščerbakovs Grigaičuk, kur vakar standartējās bija trešie, šodien Latvijas dēļas netika finālā. Bogdanovs ar Vindelu vakar izcīnīja augsto otro vietu, bija labākais no Latvijas pāriem. Ukraina vakar uzvarēja, šodien arī finālā. Čehi Bābels ar Babelovu vakar standartējās bija 5. un šodien noteikti cer būt augstāk. Bogdanova Vindelē 20. vieta standartā, 22. Latvijas dēļas pasaules čempionātā šogad. Labs veikums. Nu, lūk, Džaibs varbūt izšķirs godalgoto vietu sadalījumu. Ukraiņi. Vakar viņi bija tikai 13. tiešais pusfināls standartējās. 2 kārtas augstāk šodien Latīņos. Romāns ar Paulu Patrīciju var kļūt par vienīgo pāri, kas abas dienas būs trīniekā. Jā, viņa Čehu pāri ir 2, kas abas dienas dejo finālā, bet Čehi, kā jau minēja, bija 5. vakar, bet Bogdanovs un Vindela bija 2. Tā kā tikai vienam pārim ir iespējas 2 dienas pēc kārtas būt trīniekā. Jā, nu vakar arī Treiplatens ar Kalidu bija finālistu vidū 6. Šodien mēs viņus redzējām pusfinālā jauniešu grupā. Nu, gaidām. Vēlāk būs apbalvošana. Junior 2 grupas apbalvošana būs pēc pieaugušo fināla. Vai tomēr būs kādas izmaiņas? Jā, nav izmaiņu, tātad tiešām apbalvošana, kā tas sākotnēji plānots. Junioriem 2 pašās beigās. Tagad saldais ēdiens. Lūk, redzam finālistus. Nu, lūk. Igaunijas vicečempioni šeit ir, protams, finālā. Un arī Lietuvas čempionāta medaļnieki. Meška Rutkauskaite ir 6. Un Vācijas viens no vadošajiem pāriem pasaules čempionāta ceturtdaļfinālisti Burneikis, Charlotte Laks. Atkal 2. gadu pēc kārtas Baltika Grand Prix labāko 6. Nu, lūk arī. 83. Jā, Ukraiņi arī ir tikuši iekšā. Un Austrijas labs pāris ar Ares Banu un Katinka Banu ir arī. Un kā gan bez favorītiem no Lietuvas Ilciukas un Semeskevičiūtē. Ļoti aizraujoši un interesants un deiskuma ziņā. Ļoti kvalitatīvs fināls mūs gaida. You are the light that wounds the eye, the pain that time could not deny.
resistance fading past, as if you say the heart. Pagājušajā gadā pasaules U21 čempioni. No matter what, this would take all that I've got. There's really nothing I could do. Oh, this much in love with you. So break my faith, forget my name. Either way, it's all the same. You're my first word, my last breath, my will to leave when nothing's left. Tear this heart right out of me. Lock it out, then lose the key. Curse my name when you kneel to pray. I'm gonna love you anyway. I toss and turn helplessly. There's nothing no one can do for me. You're the first thought in my soul. There's no regaining my control. And sure, one day I'll stand accused by all the loves I have refused. When hope is gone. Kolosāli lēnais valsis un arī visi spēcīgākie pāri bija apskatāmi. Jā, Aleksejs Besonovs ar Latvijas deju sabiedrībā tik pazīstamu uzvārdu. Jā, puisis no Krievijas, kas jau vairākus gadus pārstāv Igauniju, un Sāra Sofija Barjabina, viņa partnere, ir Silvijas jaunākā māsa. Un abas māsas tā kā konkurē. Jā, nu, vecākā Silvija dejo arī ir rumāņu puisis un ir Igaunijas čempioni. Besonovs ar Sāru Sofiju Barjabinu otrās vietas ieguvēja. Tagad tango. Austrijas čempionāta medaļnieki. Banu pāris Rāres un Katinka. Baltija Grand Prix finālā. Netik sekmīgs viņam German Open, kur 51. vieta paliekot aiz 8. fināla robežas. Divi lietuvieši. Pirms tam bija Aurimas Meška un Aina Rutkauskaite Lietuvas čempionāta bronzas medaļnieki, kuri German Open Stuttgartē bija 40. 38. vietu Grand Slam turnīrā. Un pērn 5. un 4. gan Eiropā un pasaulē finālā U21 Aurimas Meška, kur arī pretendē uz trīnieku šodien. Pirms mēneša Salaspilī viņi ieņēma 8. vietu, ne tik finālistu vidū, bet nu arī tur bija ļoti spēcīgs sastāvs, tāpat kā šeit Baltija Grand Prix. Tagad tika iepazīstināts valstis. Lūk, Vācija, bet Lietuvas puisis. Iepriekšējā partneri tā ar savu raksturu mazliet pa daudz presēja. Burneiki, ļoti talantīgi dejotāji, un tagad viņš ar savu jauno partneru, Vācijas dejotāju Šarlote Fabienne Laks jūtās ļoti labi kopā, tas arī redzams deju laukumā, tik labs sniegums, un pasaules čempionātā viņi bija tieši aiz pusfinālu 14. Tas ir lielisks panākums. Little one, let me sing you to sleep.
Vīnu Smalsis. Galvenie favorīti. Adventure is calling, so go and be brave. But if you get lost as you're tossed in the dark of the sea, look for me. I will wait at the shore for you. I will weather each storm, standing by to save your return from the night. My love is a lighthouse, so darling, my darling, look for the light, the light. I will wait at the shore for you. I will weather each storm, standing by to save you, return from the night. My love is a lighthouse, so darling, my darling, look for the light. Jā, 22. 23. gada Ukraiņas čempionāta bronzas medaļnieks šogad viņiem 4. vieta. Lietuvā pirms dažām nedēļām bija trīniekā. Viļņevskijs ar Bondaru. Un, kā jau iepriekšējā kārtā pusfinālā teica, pirms 6 gadiem, 18. gadā viņi bija ceturtdaļfinālā, izcīnot gan Eiropas, gan arī pasaules čempionātā jauniešiem 18. vietu. Es ļoti labi zinu, kā tas ir būt ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā. Tas ir lielisks panākums. Nav kā tagad, kad vadošie pāri tik bieži trenējās pie ārzemju speciālistiem, un arī mūsu treneri ir šiem 20, 30 gadiem auguši meistarībā un var nodot augstas zināšanas mūsu jaunai paudzē. Lietuvā labākais pāris ir finālā, otrs pusfinālā, tāpēc Meškas Rutkauskaitis bronzas medaļa arī ļoti vērtīgs panākums. Bet tagad lietuvietis, kas pārstāv Vāciju lēnām Foxtrotā. Pagājušā gada uzvarētāji šeit Baltika Grand Prix. You'll find it's me, next to me. Next to me. Next to me. You will find it's me. My mind is spinning on the fancy planet, and I can seem to find a couple of a friend. Sonos ar pāriem ir mēģinās izjaukt lietuviešu dominants šeit. Foxtrot izskaņājucu, kas Semeskevičūti. Jā, Domile ar Kalašņikovu bija aiz fināla. Mārijus bija 8. ar Rumāniju pārstāvu. Un skatīsimies, kā viņiem veiksies Lietuvas čempionātā. Viņiem būs jāpacīnās visticamāk pa 2. vietu, jo Marko Bodīni, Kristīna Šertenvaite, kur šeit pirms 7 gadiem Baltika Grand Prix ietvaros pasaules čempionātā jauniešiem izcīnījis zeltu. Itāliju pārstāvot, tagad viņi pārstāv Lietuvu. Jā, bez Sonos ar Bārjabinu jau minēja U21 pērnā čempionu, bet kopš Salaspils panākumu pāris, jā, dejo labi, bet tāda izaugsme, tāda izteiktāk nav vērojama. Un savulaik arī jauniešos viņi bija bronzas medaļnieki. Lūk, redzam šo pāri. 3. pasaulē jauniešos savulaik pirms dažiem gadiem.
Taigers var rīkoties sacensībās arī Ziemeļblāzmā, viņi dejoja pirms dažiem gadiem. Toreiz bija galvenie favorīti. Cilkams Čutai sanāca negaidīt sīvu konkurenci ar Lietuvas vicečempioniem, kuri pasaulē bija pusfinālā 11. Bet šodien viņi favorīti statusā. Jā, Salaspilī dejo Kolobovs un Busk, pasaules un Eiropas čempionu finālu pāris. Bet šodien šeit arī bija ko redzēt, augstas kvalitātes dejojumu. Tagad divas apbalvošanas. Vispirms junior 2 grupai un pēc tam pieaugušajie. Tā kā šodien var teikt, visi ceļi ved uz Rīgu. Lielais sporta deju festivāls tuvojas noslēgumā. Uzzināsim rezultātus noslēdzošajās divās grupās. Nākamgad, kā jau teicu, Reizeknē janvārī būs Latvijas čempionāts 10. Februārī Kuldīgi atkal uzņems. Šoreiz Latvijas deju čempionātu un jau daudz čempionāts rīkojas Valmiera martā. 3. čempionāts Latīņa Amerikas dejas, kas bija pagājušā gadā, tiks aizstāts ar standartdejām nākamgad. Tas ir šogad, kas bija. Latvijas dejas nākamgad tiks aizstāts standartdejām. Igaunijas junior 1 pāris pirms dažām nedēļām Tallinā 3. Tagad jau junior 2 konkurencē. 6. vietā. Tas viņiem labs veikums. Šī fināla sasniegšana jau viena. Daudz citi labi pāri. Tās viņiem samierināties ar vietu pusfinālā. Solovjovs ar Kostenko. Džaivā bija 4. Rumbā arī 4. Ar vienādu punktu skaitu. Viņiem nākas iegūt 5. vietu. Tomēr neizdodas Romanam Bogdanovam, Patricijai Paulai Vindelē, otru dienu pēc kārtas būt trieniekā. Viņi ir 4. šajā spraigāt cīņā ar iepriekšējo redzēto pāri. Bet tik un tā pa 2 vietām augstāk Romans ar Patriciju Paulai, kā tas viņiem izdevās pērn. Lūk, bet Latvija būs trīniekā. Jā, viens no spēcīgākiem Ukrainas pāriem, Zahars Knativs, Anastasija Sitilo, Sambā 2, Rumbā arī 2, un Sīvā cīņā par 2. 3. vietu ieņem 3. vietu. Tagad Latvija vai Čehija. Hokejā mēs jau sāk pārspēt Čehiju. Dejās, kāpēc ar to neizdarīt. Lūk, pasaules čempionāta 7. vietas ieguvēji. Vakardienas 5. standartā Čehi Babels un Babelova. 2. vietā. Tas nozīmē, ka Latvijai uzvara. Debora Čerepānova atkārto pagājušā gada panākumu, tagad jau pārīja ar Ilja Kočerovski. Visās dejās 1. Salaspilī 3. Tallinā 1. un Rīgā arī 1. Apsteidzot pasaules čempionāts 7. pāri.
ka Latvija vakar 2., 3. vieta, šodien uzvara. Ukrainai vakar uzvara, šodien 3. vieta. Solovjovs ar Kostenko vakar bija 4., šodien 5. Ukrainas dejotāji nebija tik smaidīgi, bet pirmo 2 vietu ieguvēja ļoti priecīgi par savu veikumu. Nu ko, Latvijai sekmīgs turnīrs junior 2 jauniešu grupā. Jā, Ilja Vučerovskis, mazo čehu, kā 5-4 gadus jaunāku konkurentu apsveic. Un tagad interesanti gaidām, kāds būs iznākums pieaugušo grupā. Un Austrijas medaļnieki Banu Rares un Katinka Banu 6. Un Ukrainas pāris. Ļoti labs Ukrainas pāris. Iegūst 5. vietu valsts čempionāta finālistā. Nu, lūk, Lietuvas čempionāta bronzas medaļnieki paliek tieši aiz goda piedestāla. 4. Visās dejās viņi bija 4. Aurimas Meška un Aina Rutkauskaite. Tā kā bez Solnovam ar Barjevim izdodas iejaukties lietuviešu pāru. Nu, tā kā pirmajās 3 vietās nesanāks Lietuvas puiši. U21 pasaules čempioni 23. gada Baltika Grand Prix iegūst 3. vietu. Ilcuka Semiskvičute uzvarēja valsī un pēc tam 2. vietas. Nu, lūk, šis jauns duets tomēr Salaspilī. 2. un arī 2. šeit, tas mazliet negaidīti. Karols Burnēkis, Fabiana Šarlota Laks rādīja lielu sniegumu, bet tomēr Ilcukas Semiskvičuti tika uzskatīti par galveniem favorītiem. Nu, bet abu pārstarpā notika spraiga cīņa. Un tātad Burnēkim ar Šarlotu Laks izdodas aizstāvēt pagājušā gada titulu šeit Baltika Grand Prix. Pasaules čempionāta 14. vietas ieguvēji. Tāpatās kā, jā, pagājušā gadā mēs 2 Latvijas pāris redzējām finālā. Griņēvičs ar Reiningu un Dobricovu Ļevčenko. Bet šoreiz Latvijai neizdevās iekļūt pusfinālā. Nebija tie paši spēcīgākie mūsējie. Šodien ar Meškovu 2 pasaules čempionāta finālisti. Šķiet jau domā par profesionāļu divīziju. Tad paliek Dobricovs un Ļevčenko gan standartējās, gan 10. Bet Burnēkis ar Laksu var priecāties. Bet Ilcukas ar Semiskvičuti ar neizstās diezko saskumuši. Vēl līdz Lietuvas čempionātam ir laiks un gan jau viņi arī pieliks meistarībā. Bet tiešām bija liels prieks vērot ar šādus augsta līmeņa pārus. Tādu kustības kvalitāti. Skatītājiem, kas bija sanākuši šeit izstāžu centrā starptautiskajā Ķīpselā, bija ko redzēt. Gandarījumi var doties arī mājup un arī atvadīšos no jums, lai mierīgi 3. adventu, lai priecīgi un ģimeniski sirsnīgi Ziemassvētki, lai veiksmīgs nākamais gads un tad jau tiksimies vai nu sporta deju pārraidēs, vai arī citu daudzu sporta deju pārraidēs. Sekmes jums gan dzīvē, gan sportā, gan citās lietās. Uz tikšanos ar jums kopā bija Ivars Bācis.
Yeah, poor guy. Oh! Panorāma. Tas ir stāsts par mīlestību. Pateicoties panorāmiskam skropštu apjomam, manas acis izskatās lielākas. Šis skatiens maina visu. Ļauj man justies spēcīgai, pārliecinātai, lepnai. Es esmu tā vērta. Panorāma no L'Oréal Paris.